Es domāju, šī ir ļoti svarīga diskusija. Un es domāju, ka viena no svarīgākām lietām ir mums atzīt, ka vēlamies attīstīt jaunu ekonomikas jomu, bet mums ir izaicinājums sevi izraut ārā no vecām domāšanas paradigmām. Mēs nevarēsim piesaistīt Latvijai miljardu investīcijas un attīstīt būtisku ekonomikas jomu un arī iespējas efektivizēt mūsu valsts pārvaldi, sniegt labākus pakalpojumus iedzīvotājiem, ja ieliksim sevi tādos vecos domāšanas rāmjos un kastītēs un jau a priori iedomāsimies, ka viss tiek darīts tikai tā, kā tas ir darīts pirms 10, 20 un 30 gadiem. Šis ir tas gadījums, kad likums ir tiešām tāds, kas skatās pāri šodienas brīdim un piedāvā pilnīgi jaunu risinājumu. Kādēļ viņš vispār ir vajadzīgs? Mēs saprotam, ka mākslīgais intelekts ir kaut kāda tehnoloģija, ko varbūt ir grūti līdz galam iedomāties tās attīstību, jo tā nav taustāma. Tādēļ viens piemērs. Viena lieta, kas mūsu valsts ekonomikai ļoti palīdz un mūsu valsts drošībai ļoti palīdz, ir tas, ka pirms vairākiem gadiem mūsu Ādažu poligonā tika izveidots 5G tehnoloģiju testa poligons. Vieta, kurā droši var testēt jaunās tehnoloģijas, kas dod iespēju gan Latvijas uzņēmumiem līdz ar to unikālu pieeju šādai drošai 5G testa videi un attīstīt jaunas tehnoloģijas, nebijušas lietas, un tad tās komercializēt un dot pienesumu Latvijas ekonomikai, un arī piesaistīt ārvalstu lielās kompānijas, kas izmanto šo unikālo iespēju Ādažos 5G šajā testa poligonā attīstīt un testēt tehnoloģijas. Tas ir kaut kas, ko mēs varam varbūt iztēloties, jo tas ir telpisks. To teritoriju var redzēt, un tos dronus vai citas tehnoloģijas, kas tur tiek izmēģinātas, var redzēt. Nu, lūk, mums arī priekš mākslīgā intelekta attīstības ir vajadzīgs izveidot šādu testa poligonu. Bet viņš jau nevar būt kāda fiziska vieta vai kastīte, ko mēs varam sataustīt. Ir jāizveido šī testa vide, kas dod iespēju uzņēmējiem kopā ar universitātēm, ar augstskolām, ar zinātniekiem radīt jaunas lietas, kas dos pienesumu mūsu valsts attīstībai un kas dos iespēju tieši mums izrauties priekšplānā Eiropas pasaules kontekstā ar šo iespēju, ka šeit tas tiek radīts. Tādēļ ir tapis šis likums. Tātad jauna ekonomikas joma un tehnoloģija nevar tikt attīstīta ar veciem instrumentiem. Jā, tā ir pilnīgi nebijusi forma, ka valsts pirmo reizi iesaistās privāta nodibinājuma izveidē. Tā nebūs aģentūra, tas nebūs valsts uzņēmums, tas ir privāts nodibinājums. Tas ietvars, kurā varēs vienlīdzīgi sadarboties valsts, kas vienkārši dod atbalstu un iespējošo vidi, un tādējādi dod starptautisku signālu, ka šī ir nopietna lieta, uzņēmumi un augstskolas. Jau šobrīd ir bijušas intensīvas sarunas ar mūsu uzņēmējdarbības vidi. Latvijas Informācija un komunikāciju tehnoloģija aģentūra, asociācija Likta tātad, būs viens no dibinātājiem šim te privātajam nodibinājumam. Kolēģi daudzkārt pieminēja vairākus uzņēmumus, kurus grib redzēt šādā eventuālā mākslīgā intelekta centra attīstībā strādājam, un tieši tas ir plānots. LMT, TET ir ļoti aktīvi bijuši arī iesaistīti jau sarunās ar mūsu varam ministri un arī ar valsts prezidentu. Konkrētu interesi iesaistīties jau ir apliecinājuši lielie tehnoloģiju giganti – Microsoft, Google un Meta. Un mums ir jārada šī testa vide, kas būs šis te īstenībā virtuāla lieta, bet tas ir jāiespējot caur šo privāto nodibinājumu, lai šie uzņēmumi varētu šeit strādājot, atnest šeit lielu naudu un radīt lielas iespējas. Pagājušā vasarā šeit Saeimā un arī šeit šajā zālē viesojās ASV Kalifornijas štata finanšu ministre. Kalifornija ir pasaules kontekstā nevis tikai viens ASV štats, bet pasaules kontekstā viņi paši sevi sauc par 6. lielāko ekonomiku. Tā ir vieta, kurā ir visi lielie tehnoloģiju giganti.
Šī Kalifornijas finanšu ministra bija šeit, šajā zālē, kopā ar biznesa delegāciju, kur teica, ka grib ar mums sadarboties un šeit investēt. Ļoti operatīvi dažus mēnešus vēlāk bija atbildes vizītē mūsu valsts prezidents, mūsu ekonomikas ministrs, uzņēmēja delegācija, un turpat tika jau arī noslēgta vienošanās par sadarbību. Gaida lielie tehnoloģiju giganti, kad mēs izveidosim šo testa vidi, lai varētu izmantot iespējas ieguldīt naudu Latvijā un attīstīt jaunas tehnoloģijas. Nu, nevar atnākt ne Google, ne Meta, ne Microsoft un ieguldīt investīcijas miljardu valsts kasē, lai attīstītu tehnoloģijas. Tam ir vajadzīgs šis privātais nodibinājums. Tātad tas ir tas, ko mēs darām, pilnīgi jaunu lietu, kas vēl nav bijusi, un ir pamatoti par to kārtīgi diskutēt. Jā, mums ir zināmi aizspriedumi par padomēm, un ir pamats tādiem būt, bet šī ir domāta pilnīgi cita veida padomi, jo šis nav uzņēmums vai kāda valsts aģentūra. Tas ir privāts nodibinājums, kurā ir nodoms, ka ir 9 padomes locekļi, kas ir kā padomdevēji un atbalsta apliecinātāji. Un ir arī jau tāda izpratne un diskusija starp valsts pusi, augstskolu pusi un šo te uzņēmēju pusi, kad arī šis padomes vadītājs tieši būs viens no uzņēmējiem, kas dos šo grūdienu un teiks, kas ir vajadzīgs. Mūsu augstskolas grib arī šo testa vidi, lai varētu attīstīt nebijušas lietas. Kādēļ likums ir tik īss? Mēs apspriedām to ar kolēģiem, arī ar juristiem, vai mums vajadzētu lūkot kārtīgāk aprakstīt. Bet, kolēģi, kamēr mēs to uzrakstīsim, tās lietas būs jau novecojušas. Tās tehnoloģijas būs vecas un tās idejas jau būs kāds cits izdarījis. Tādēļ ļoti apzināti likums ir īsti tikai pasakot šo mērķi un dodot iespēju strādāt kopā Latvijas valstī ar Latvijas uzņēmējiem un piesaistot pasaules lielākos tehnoloģiju gigantus, kas arī personīgi ir apliecinājuši vēlmi šeit būt, un mūsu augstskolām. Tātad tas var būt milzīgs izrāviens. Maniem skeptiskajiem kolēģiem, kas šīs dienas sākumā daudz atsaucās uz ASV prezidenta politiku. Jūs arī pamanījāt un jau šeit pieminējāt, ka vakardien ASV prezidents Trumps paziņoja par 500 miljārdu investīcijām, lai atbalstītu mākslīgā intelekta attīstību ASV, un pasakot, ka tas būs būtiska prioritāte, lai kopā ar tehnoloģiju gigantiem šo jomu attīstītu un neaizlaistu uz citiem pasaules reģioniem. Nu, lūk, jautājums ir, vai arī Latvija būs tik gudra un ātra un steidzami pieņem šo likumu, nevis nogulēs, ka mēs varēsim būt Eiropas centrs šai jomā un sadarboties ar tiem pašiem tehnoloģiju gigantiem, ar ko ir runājis mūsu valsts prezidents un ar tiem, kas stāv blakus ASV valsts prezidentam. Vai mēs gribam šos miljardus, šīs iespējas Latvijas cilvēkiem, Latvijas valstī, Latvijas ekonomikai? Tādēļ, godātie kolēģi, es jūs aicinu noticēt Latvijas varēšanai, Latvijas cilvēku varēšanai un dot iespēju mums, kā valstī. Tādēļ atbalstiem lūdzu šo likumu gan pirmā lasījumā, gan steidzamībā, jo lēnā garā mēs nepaspēsim to izdarīt. Tad šie iespējas aizies uz kaimiņu valstīm. Tādēļ esam šoreiz ātri un gudri. Paldies liels!